esam atkal Dreiliņos, notiek tur būvdarbi, jā, un tad paradīšu jums māju, kā viņa izskatās, un gribu piebildīt, kā šeit katru māju, jā, jūs varat bišķiņ parbuvēt, šeit jūs varat uztaisīt tādu tamburu, ja ir tāds pieprasījums, stikla siena, teiksim tā, un rekur ieejam iekšā, tas ir melnā apdare, un tad pastāstīšu šeit, kas mums ir. Kad jūs iet iekšā, jā, tagad mēs ieejam atspoguļota māja, jā, toties tagad viesistaba no kreisas puses, bet šī māja ir no labās puses, jā. Toties viss un tas pats tikai atspoguļots, jā. Garāža telpa, 2 sanmēzgli, šeit vannas istaba lielāka, šeit mazāka, jā. Tad šeit mums ir apkures telpa, tad viena priekš bērniem, otra istaba priekš bērniem, tad master bedroom, šeit mums ir šitais terase, jā, un tad virtuve apvienota ar viesistabu. Un tad kopējā platība 181 kvadrātmetrs, jā, un ko vēl, koridors, jā, terase 22, nu toties, ja mēs atņemsim, tad būs 160 kvadrātmetri, iekšējā platība, dzīvojama telpa, jā. Un ļoti saulaina diena, rīts, un tad pa lielu, un šī māja mums ceļas saule kaut kur šeit, un tad saulriets, un šeit rītausma, piedodiet, jā, sakas tur rītausma, un tad saulriets iet aptuveni līdz, aptuveni, kur ir biroja, jā. Toties gandrīz visu dienu, šeit ir saule, ļoti patikami, zemes gabals 1200 kvadrātmetri, un tad, ja gribat apskatīt tādu māju, jā, visu varam uztaisīt, un, protams, ja jūs sapratat, ka jūs gribat kaut ko pārbūvēt tieši plānojuma, jā, tas nav problēma, to varam uztaisīt bez jebkādam jautājumam, jā, tikai tas ir jāsaskaņo ar arhitektu. Un tad, protams, laba priekšrocība, ka jūs varat vienkārši apskatīt, kā izskatās tas viss, jā, kāda ir būvniecības kvalitāte, rehau logi, 3 stikli, 2 kameras, šeit ir 6 kameras paša profila. Šeit ir kamīns, protams, ir kādi cilvēki, kuri grib noņemt nost, tas arī nav problēma. Šeit garāža telpa, šeit katls, un, protams, kā arī varam pārbūvēt, šeit varam vienkārši noņemt nost sieniņu, paplašināt, būs lielāka vannas istaba, un tad katls stāv vienkārši šeit garāža uz sienas.